Pastāstīšu tev par sensoriem rīkiem, kuri palīdz bērnam, bet var arī nepalīdzēt. Bet viens šis rīks, kurš palīdzēs 3 sekundēs nomierināties tam bērnam, palīdz 90% bērnu. Ja bērnam patīk skaļi trokšņi, tad viņam varētu patikt kaut kas šāds. Tas gan varētu krist uz nerviem vecākiem, bet toties tas nomierinās tavu bērnu. Lai arī ļoti populāri ir popiti, tomēr šie sniedz vismazāko efektu, un tas var palīdzēt ļoti īsu laiku, un tikai tad, ja bērnam tiešām nav ārkārtīgi lielas emocijas un liels stress. Meklēt internetā sensorās lietas, tu atradīs ļoti milzīgu piedāvājumu. Piemēram, arī šādu, bet šī galīgi nav sensora lieta, bet tā noteikti ir jautra. Sensoras lietas, tās palīdz apmierināt sensorās maņas. Kādam tā ir tauste, kādam tā ir dzirde, kādam oža, kādam tas ir spiediena sajūta, bet kādam šīs sensorās lietas var arī nepalīdzēt un pārstimulēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja tu izmanto sensorās lietas savam bērnam, tu paskaties, vai viņš nomierinās, tas nozīmē, ka tavam bērnam tas palīdz. Bet ja viņš uzvelkas, tas nozīmē, ka nepalīdz. Un šeit ir šī viena lieta, kas palīdzēs gandrīz jebkuram bērnam 3 sekundēs nomierināties. Magic Clay. Magic Clay ir kā gumija staipīga. Tu vari staipīt, un to var atkal salikt kopā. Tas nav kā slaims, kurš kaut kur nokrīt, sasmērē dīvānu un drēbes. Ja viņu noliek, viņš izplūdīs, bet viņš nepielips. Ja kaut kur dodaties ar mašīnu, tad tu vari iedot savam bērnam šo te, viņš viņu staipīs un būs aizņemts un liks tev mierā. Ja bērnam ir jāmācās un nepieciešams koncentrēties, arī tad viņam var iedot šo te, staipīt, un tas viņam palīdzēs nomierināties, koncentrēties uz galveno uzdevumu, kas jāveic. Šo te bērnam var iedot līdzi, lai viņš tur viņu kabatā, un tad, kad viņam tas būs nepieciešams, viņš pats viņu izvilks un arī izmantos. Ja vēlēs savam bērnam ko šādu pasūtīt, tu vari meklēt pēc atslēgas vārdiem Therapy Dog. Saglabā šo video, lai tev tas noder arī vēlāk.